Apmēram kā Āfrikā, jo es teiksim, esmu Gandijā, Valencijas rajonā, un es skatos baigi interesanti tie koki. Tie apstādījumi ielas malās ir tādi jocīgi, ļoti neparasti. Un es te staigāju un skatos šitādām te lapā. Interesanti. Ties gan ir sezonas beigas, turistu maz, un es esmu viens no pēdējiem šeit. Atbrauc atpūsties, bet temperatūra arī ir pieņemama. Skatos, tiešām baigi interesanti. Tādi lieli māju masīvi, pilnīgi tā. Spāņiem ir šādi numuriņi uz mājām. Tad interesanti, viņi ir iestādījuši podos augus. Un vēlreiz paiesim tuvāk un skatāmies uz tiem kokiem. It kā koks, tā kā baobabs un krūmiņi. Reku cilvēki no Āfrikas šeit dzīvo, strādā. Jā, tās ielas tādas pamestas. Labākais transports šeit ir mocīts un mazais skūters. Reizē mašīna. Skats no malas, un tā ir 4 zvaigžņu viesnīca un sezonas beigas un iztukšots baseins, pilnīgi nekā. Un ka te viss kūsā un viss darbojās. Tā ir tikai vasara, vai arī pavasara sākums, kad viņi tiešām te pelna naudu. Un es esmu Gandijā, Spānijā. Tagad tās vairs tikai bērni atpūšas tur. Tas ir tikai viens piemērs. Kur ir. Dzirdu cilvēkus, droši vien vēl daži cilvēki ir palikuši, bet ir miers un klusums uz šobrīd. Pamest pilsētu. Pilnīgi nekā. Es teiksim, pats dodos uz savu viesnīcu, 4 zvaigžņu viesnīcu, Viola Luz Art Design, un izbaudu savu brīvlaiku Valencijā pēc ilgu laiku. Kādu vainu noskatos. Droši vien, kad sezona ir, te viss ir izkrāšņots un gaismiņas spīd. Nu, kaut kā tā. Tagad tās izskatās diezgan bēdīgi. Tas, ko viņi sauc un stāsta dziesmās, visi tie pamestie tukšie rajoni atgādina kaut ko līdzīgi kā Malaizijas valsts nostūros. Pamestība, vientulība, tukšas ielas, daži cilvēki ir 2:30 dienā. Piektdiena, 18. oktobrs 2025. gads. Tā. Carrer de Vicente Calderón, teiksim. Gribās dzīvot labu dzīvi, un tā arī būtu jādzīvo. Ja gribās tā, tad var arī šitā. Atmiņu fonu es ierakstīšu arī sev kadrā, lai zinātu, ka es esmu te bijis un kaut ko arī darījis. Tā. Man ir 40 gadi, un es ceļoju no Latvijas uz Angliju, no Anglijas uz Spāniju, Valenciju, tālāk atpakaļ uz Latviju, vai dotos tālāk uz Dubai un Malaiziju, uz Ķīnu. Tas ir uz šobrīd tādas idejas. Skatos un brīnos. Tā ir. Es kā spānis nopirku kā alu un iešu, kas piedzerties šovakar. Te vienkārši darīt nav. Es saku, ka būtu labāk mājās palicis. Tas tā. Pagaidām dzīvo strādā, spēt apkārtni. Un tā tas ir. Tā jau ir. Arī šeit pielūdz Jēzu. Un Dievs ir pirmajā vietā.
Mierīgi čāpoja pa šo netīro ielu un skatos, viņi pat ūdens pudeles ir atstājuši pie žoga, nu gan sivēni. Saka, ka Spāņi rūpējās pa savām ielām tikai tad, kad, laikam, turisti brauc. Vai citādi, laikam, tas viņus neinteresē, kā izskatās. Nu, viņiem ir diezgan raksturīgi izkārt savus biksītes pāri logu malai un tas tāds skats no malas. Jā. Un te tādi rajoni ir, kur bieži to var redzēt, jo tālāk tu ej, jo vairāk to redzi. Tur tās palmas un tādas lietas. Jā, ļoti augstu žogus, tā kā cietumā viņi būvē. Nu, man patīk šie apstādījumi, tādi baigi interesantie koki, tādi, tā kā baobabi, tā kā no Āfrikas, es nezinu. Nestādos priekšā, kas tas ir? Tāda smieklīgā daļa, ka, nu, teiksim, es Spānijā un vajadzētu sadzert ar flamingo, bet es tur redzu rozā žirafi. Nu, es nezinu, kādā dzēruma pakāpē jābūt, lai redzētu rozā žirafi, bet, nu, jā, ir. Kad darīt vairs jau nav ko, tad var arī forši īstenībā dzert. Kas cits atliek. Ļoti patīk šie ziediņi. Es nezinu, kas tas ir. Es tiešām nezinu, kas tas īsti ir. Ļoti skaisti rozā ziediņi rudenī pie rozā žirafes. Nu, te jau izskatās tā kā hoteļa zona jau sākās. Nu, tāda nolaista vieta, ka viņiem vairs darīt nav ko, tad viņi apzīmē savus mājas ar grafiti apmēram tā kā GT5. Nu, tāda domāts kā. Būs jāiet meklēt kaut kas labāks. Jēziņ. Tur pāri ielai, tur būvniecības darbi notiek un gārši tā kā nemetās no 5. stāva. Pat nezinu, kas tas īsti ir. Lūk, ar šādu autobusu es braucu uz pilsētas centru un tur tā viņš arī piestāja. Forši. Ceļš šodien vienā virzienā maksā €60 no šīs puses līdz Gandijas dzelzceļa stacijai. Kaut kur pazīstams puķītes samtenītes Spānijā. Nu, jāsaka, re, kur ir mana viesnīca, Hotel Villa Loz, 4 zvaigžņu viesnīca, un jau tas rajoniņš sāk izskatīties nedaudz labāks. Uz tā visa fona, lūk. Nu, jau māja masīvi, krāsaināk, vairāk kopti, un mēs tā kā laikam tojamies labākām vietām. Nezinu, mēs esam ļoti tuvu pie jūras. Vai, kur ir mana viesnīca, tāda viņa ir. Starp palmām un ielu masīviem. Teiksim, mēģināsim iet iekšā. Skatīsimies, kas tur ir slēptā kamera. Īsti nezinu, ir turisti. Un es arī uz visu tā fonā esmu atzīmēšos, ka es iešu tagad tās atpūsties, bet pie reizes parādīšu, kur es dzīvoju, kā tas izskatās. Iespējams, ka to visu tā rādīt nedrīkst, bet izliksimies. Viss ir ļoti labi. Viņi te gatavojās uzņēmumu vārdas. Jāiet uz pagrabu stāvu. Tā, veikums elabīgi, dekorās, viss šausmas.
Viņš pat kustās. Šausmas. Es arī uz tā fona gandrīz nobijos. Jā, ja reiz jau var apstīties. Ja tu saka, tas Rikkalnu un jā, tādas lietas. Tur ir arī uzraugs. Tas tā izskatās. Spēļu laukums, ēdienos, kodus. Vēl dekorācijas. Nu, te ir mana istaba. Viņi jau būs jau iztīrījuši visu. Un tā ir mana istaba, es jālietošu tādu te rokas spādu. Lai ieiet iekšā. Zēnim, tas nav vienkārši. Jālieto elektroniskā atslēga, lai attaisītu. Nu, kā esam attaisījuši ar tādu elektronisko atslēgu, man ir 2106 un istaba. It kā ir mākslas darbs. Nu, ejam skatīties, kas ir ar šo mākslas darbu. Te viss tā kā ir sakārtots. Izskatās, ka neko tā arī man nav sakārtoši, cik es novācu, tik arī viss bija. Neko nav aiztikuši vairāk. Bet attaisīsim šitādu te skatu vaļā. Noliekam visu šo te. Viņi man nav neko, kas saka, iztīrījuši. Nu labi, tas nekas, cerams, ka rītdien. Nē, kur mans skats. Un es arī uz tā visu fona bišķiņ atpūtīšos. Pulkstenis ir jau diezgan. Bet, nu, labi. Tā visu fona bišķiņ var arī, kas saka, tā paskatīties. Katrā ziņā ļoti laba pieredze, kas saka, spāņi ir slinki un, kas saka, nedomāju, ka viņi kaut ko dzīvē mainīs. Viņi nesteidzās. Man atpūtas vieta, televizors un viss. Turpinājums sekos. Man ļoti patīk šis mākslas darbs.